Tad, kad tu esi pilnīgi nobriedis, neatkarīgs un patstāvīgs cilvēks, tad tu spēj uzņemties atbildību par lietām, par sevi, par savu dzīvi, par savu darbu, par personīgām lietām, par visu kaut ko. Ja? Tas ir viens no tiem kritērijiem, kas raksturo tevi kā neatkarīgu personību. Bet bieži vien mums ir iemācītas lietas nepareizi vispār. Tad, kad mums saka, vai tu vari uzņemties atbildību, tad bieži vien cilvēks sāk stresot, krist panikā, nervozēt. Un zini, ko tu īstenībā dari? Ja tu it kā uzņemoties atbildību streso un nervozē, tu sevi pazemini. Tu to, par ko tu it kā uzņemies atbildību, automātiski uzliec augstāku par sevi, uz pjedestāla. Bet tā nedrīkst būt. Tāpēc, kad patiesi neatkarīgam un, kā teikt, stabilam cilvēkam, viņš pats ir vienīgā autoritāte. Nekas cits nav augstāks par viņu. Jebkas, par ko tu esi atbildīgs un jebkas, ko tu dari, viņš ir zemāks par tevi. Un ja kaut kas arī noiet greizi, tad tu pasaki, jā, tā bija mana atbildība un es uzņemos, kā teikt, atbildību par šo, kas nogāja greizi. Nāciet pie manis, vainojiet, ja gribat, bet es spēju to uzņemties. Tātad īsta atbildības uzņemšanās ir spēja paciest, ja tev kāds vainos un palikt čilā un mierā. Ot, kas tas ir.